Dvēseli. Vai esam visi sanākuši, vai varam sākt stundu? Nē, vēl nav viena, pagaidām. Skola ir vienīgā vieta, kurā atmiņu zvans, vienojot paaudzes kopā, cauri mūžībai skan. Sveiks skolas nams, gaišs atspīdums krīt sejā, no taviem logiem katram, kas tavs draugs. Skola ir liela un plaša. Kur slēpjas tās dvēsele? Bērnos, skolotājos, gaiteņos. Skola nav tikai ēka, tās ir mūsu otrās mājas. Skola ir vieta, kur sanāk visi līdzīgie un atšķirīgie, lai dalītos domās, darbos, prieka brīžos, bet pats galvenais mācītos. Mūsu skolai, Ugāles vidusskolai, mēs šodien visi kopā svinam 65 gadu jubileju. Lūdzu ienest zālē skolas karogu. Brīdis klāt, tāds savādāks un klusāks. Pār dienām pārnāk, pār gadiem pārnāk, ar sirmu skolas slieksni, sirds tev runāt sāk. Dzied 2014. gada absolvente Beāte Kalniņa. Vai meža lauka kalnā ielējā, tu sajūsmā, kā baudnieks vīnu dāvas tai līdzē. Kur kāju spēr, vai meža lauka kalnā ielējā, tu sajūsmā, kā baudnieks vīnu dāvas tai līdzē. Garsvārdos celns tev lieli līdinās un tēlas tvēr.
kā zelts, kad tu to saskanā, kā bērnas vēl. Kas spēlos celts, tev viegli līdinās un tālus tver. Kas mirds kā zelts, kad tu to saskaņā, kā bērnes vēl. Šos dairumus, lai ļaudis prieku jūt. Tie baudat neaptver, kā dailnieks ar, kā cilvēks vēlas būt. Tu savjām vēr šos dairumus, lai ļaudis prieku jūt. Tie baudat neaptver, kā dailnieks ar, kā cilvēks vēlas būt. Skola, skolotāji, nedalāmi jēdzieni. Skolotājs, skolas sirds, skolotājs, nebeidzamais iedvesmas avots. Skolotājs mums mudina uz jaunradu, attīsta mūsu spējas un talantus. Skola bija, ir un būs. Skolēni nāk un iet, bet skola paliek. Mani senie skolas rīti uzliek galvā zili cepurīti. Gaitiņi ar citiem bērniem pildās, kuri skolas plaukstās tagad sildās. Dzīvē sen nav nācies dzirdēt tādu sirsnīgu un siltu mācies, mācies. Aicinu piecelties un pamāt draudzīgu sveicienu visiem 1954. līdz 1963. gada absolventiem. Paldies! Jums muzikāls sveiciens no 1977. gada absolventa Andra Daļiņenko. Labdien visiem! Prieks redzēt jūs pilnu zāli, varu citu vēlēties. Pirmkārt jau, ko es gribēju pateikt, paldies par iespēju uzstāties tādā svarīgā koncertā un sveicu šādā skaistā jubilejā. Es jau būtu priecīgs, ka man pieteikt, ka es būtu beidzis sarkano diplomu kaut kā, bet neiznāca. Bet tas nekas, dzīve gājusi uz priekšu, un es arī gāju, un pavisam jocīgi tā sajūta, ka tu esi atkal sākuma punktā. Tieši šī skatu saistās ar pirmām mūzikas gaitām, neaizmirstamām, un tā nu tas ir. Bet nākal iesim tālāk pēc tam. Protams, kas ir skola bez skolotājiem, un gribu veltīt skolotājiem kādu dziesmu. Visiem tiem, kas mocījās, kas mācīja mūs, tiešām šī grūtā profesija, pats esmu pārliecinājums par to, lai skan veltījumu dziesmu arī tiem, kas nav mūsu vidū vairs, un dziesma sauksies veltījums. Cik lieli saules stari pār nama jūtīm slīd, un katedrāļu zvani sāk vienu iezvanīt. Nekas nav jānožēlo, nekas nav jāpiedod, tā mīlestība staro, un tas nav nekāds suds. Nekas nav jāpierāda, nekas nav jāmeklē, ir bezgalīgi labi arī mums šai pasaulē. Nekas nav jāpierāda,
pasaulē. Jo visi omnibusi uz jūsu ielu brauc, jūs esat spīdējuši tik ļoti, ļoti daudz. Nekas nav jānožēlo, nekas nav jāpiedod, kā mīlestība starot, un tas nav nekāds sods. Nekas nav jāpierāda, nekas nav jāmeklē, ir bezgalīgi labi ar jums šai pasaulē. Jāpierāda, nekas nav jāmeklē, ir bezgalīgi labi ar jums šai pasaulē. Ir bezgalīgi labi ar jums šai pasaulē. Man ir atļauts 3 mazas dziesmas nodziedāt, un es labprāt to darīšu. Nākošā dziesma, lai skan par to, kad ir skolotāji un visi pārējie, kas šeit sēž, ir šeit, tieši šeit, nevis kaut kur Īrijā vai citur tālās zemēs. Paldies mums par to, un par to arī uzrakstīta dziesma. Vienu to rakstīs Valds Zilveris ar Juri Hirša vārdiem, un dziesma saucās Es gribu dzīvot Latvijā. Ai, kur zeme, vīd zeme mana, ai, Sēļgale, Latgales klāns, it visur man cēgls es klādā, skrien straudi, tas nav nekāds mans, skrien gaidu, viss svešajā stāvē, lai nevēlas līdzi tiem skriet. Bet sen tēvu asins man saka, ne tur savu sirdi man spījāt. Es gribu dzīvot Latvijā, tik Latvijā, kur vasaras kā lakstīgalas logā. Es gribu dzīvot Latvijā, tik Latvijā, kur rudens vētras jūru iemet logā. Kur citur vēl atskan tāda līguma, kur jūra kā šūpulis kāds, kur ozoli tādi vēl zvīļo, kur liepām tik reibinošs mārs, te liktenis man piedzīt ir lēs, te mīlēt, te raudāt, te smiet. Un sen tēvu asins man saka, tikai savu sirdi man cījāt. Es gribu dzīvot Latvijā, tik Latvijā, kur vasaras kā lakstīgalas logā. Es gribu dzīvot Latvijā, tik Latvijā, kur rudens vētras jūru iemet logā. Es gribu dzīvot Latvijā, tik Latvijā, kur vasaras kā lakstīgalas logā. Es gribu dzīvot Latvijā, tik Latvijā, kur rudens vētras jūru iemet logā. Kur rudens vētras jūru iemet logā. Katrs garīgais jums ir uz riktīgi, tas ir labi, tas nozīmē, ka mēs arī kopā varam kaut ko nodziedāt. Un kad tad, ja ne tagad, dziedātu šo dziesmu. Skaistais Māra Zālītes teksts un, protams, Rūdis Stepurnieks. Gan jau kāds sapratīs, dziedātāji Guns uzreiz pēc harmonijas uzreiz sapratīs, ka pa galā. Nāk rudens, izgraznot Latviju, bet nepūlies neceļ pie tā.
ceļos, ar mazu, lai laistu vienu. Es līdzīgs ceļos, ak rudens izgatavot Latviju, bet neplojas necenties tā. Viņa ir viskaistākā, tik un tā. Ak rudens izgatavot Latviju, bet neplojas necenties tā. Viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sastildot, savu labdatu dotu. Par lielu, lai paņemtu glēbī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Ak rudens izgatavot Latviju, bet neplojas necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Ak rudens izgatavot Latviju, bet neplojas necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Šeit mēs atnācām sen, vēji lapas, kad gaisa. Šeit mēs sapnis par nākotni bijām. Un laiks ir rādītājs un lēmējs. Laiks parāda, kāda mēs esam savā dzīvē, ko esam ieguvuši un sasnieguši. Laiks, kā metiņu veibrāzmu projām skrien, un kad makos jau puteņu palsi, nāc tai zemē, kurš sadzird ik viens savu bērnības un jaunības balsi. Lai cik mums būtu gadu, lai cik un kā mūsu dzīves kuģis mētā, atnākot savā skolā, mēs vienmēr jutīsimies jauni, kā toreiz, kad bijām skolēni. Aicinu piecelties un pamāt draudzīgu sveicienu visiem absolventiem no 1964. Līdz 1974. Gada izlaidumiem. Pasaulē dzied Ugāles vidusskolas 1.4. klašu ansamblis un 2011. gada izlaidumu absolventes Laura, Vineta un Santa. Pasaule un tā, mums katram būs
valstis, jums kā sveiciens no sporta dejotājiem. Skola laukos nav tikai kultūras un izglītības iestāde. Mūsu skola ir daudz kas vairāk. Manuprāt, tāpat kā piederība savai ģimenei, arī piederība savai skolai ir ļoti svarīga, jo nevar jau zināt, kas ar mūsu tautu un dvēseli notiktu, ja mums nebūtu savas skolas, kur atgriezties. Lauku skolās ir tā mājīgā vide, kurā pat viskautrīgākajam un bailīgākajam bērnam ir vieglāk iejusties. Te visi cits citu pazīst, te visi kopā gan skolas solā sēž, gan pēc stundām bumbu trenkāt steidz. Skola ir kā karuselis, un nekad nevar zināt, cik ātri un ilgi tas griezīsies. Tāpēc acis un sirsniņa meklē, pie kā pieturēties. Un skolā tas, protams, ir skolotājs. Pat daudzus sveicienus ikdienišķi sacīt, bet pēkšņi atmiņā tev atsmaržo kāds rīts, zilst sili tālumā un tālis bērna acīs. Kāds pirmo reizi tev saka, skolotāji, labrīt! Aicinu piecelties un draudzīgi sveicienu pamāt visiem absolventiem no 75. līdz 84. gada izlaidumam. Ziedu Ugāles vidusskolas 2013. gada absolventes Arta Amere, Annija Millere un Monika Zagare. Say
esam pavadījuši daudz sava laika. Te daudz kas piedzīvots un pārdzīvots. Te laiks mūsu vidū izdara arī sāpīgus griezienus. Un tā starp mums jau vairs nav vairāki skolotāji un absolventi. Kad tāds bagāts mūžs aiznes sev līdzi kaut ko dzīvu un labu, gribas kliegt, pagaidi, atstāj mums. Bet ir jau par vēlu, un ir tāda sajūta, it kā nebūtībā aizietu vesels vezums ar neizkrautu maizi. Par klusuma brīdi pieminēsim aizsaulē aizgājušos mūsu skolas skolotājus, skolas biedrus un skolas darbiniekus. spīd saulītes spožumī, kad uz ilgā baltu kreklu spīd saulītes spožumī.
ļoti atbildīga profesija. Bet kas īsti ir skolotājs? Profesionālis, meistars, kas no cilvēku iespējas izveidot cilvēku. Tas ir skolotājs. Skolotājs, viņš ietekmē, veido, ap viņu pulcējas sabiedrība un labie spēki visa mūža garumā. Ne brīdi laiks, kas plaukstās neapstājas, un neapstājas kļavu bērzu laiks. Un pirmā skola, pirmā skolotāja ir gaismas stars, kas jau aiz mūžiem plāj. Jo gaismas stars, kas vieno, stipri austs. Lūst bērns, bet bērns ir nesalausts. No divām stīgām esam visi vīti. Par gadiem tukšiem, gadiem piepildītiem. Es atgriežos uz sarunas pilniem rītiem, pāri ziemām, kur pirmā skola aust. Aicinu piecelties un pamāt draudzīgu sveicienu visiem absolventiem no 1985. līdz 1994. gada izlaidumiem. Uzstāsies Aivis Krūmiņš un Sandis Ķemlers, 2015. gada absolventi un meiteņu trio ar dziesmu Ne silts, ne augsts. Es redzu tev rīvas par princesi tu, es redzu, ko sirds tavā domām jūt. Es redzu, ka rozes ar boliem plauks, es redzu, bet man ir ne silts, ne augsts. Es redzu, tev gribas puši tautā, es redzu, ka negribu redzēt nekā. Es redzu, ka kļūkas ar boliem plauks, es redzu, bet man ir ne silts, ne augsts. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne tīks, es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne tīks, es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Es redzu, tu gribi no manis kaut ko. Es redzu, bet šodien man negribas to. Es redzu, kā neķes ar kodā jau plauks. Es redzu, bet man ir ne silts, ne augsts. Es redzu, tu domā, tev nebūs nekā. Es redzu un zinu, ir taisnība tā, jo pietiek ar to, kā tās brūnības plauks. Ar pārējo mums visu ne silts, ne augsts. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Ne silts, ne augsts, ne karš, ne īsts. Es vēlos būt mierīgs, es vēlos būt mierīgs, es vēlos būt mierīgs un skaitlīdzīgs. Vārds 92. gada absolventam Gatim Gāga. Tā, sveiciens manām audzinātājām, maniem skolotājiem un visiem pārējiem skolotājiem, maniem klases biedriem un skolas biedriem, vienā vārdā absolventiem. Man ir patiesas prieks un liels gods šeit atrasties. Es gribētu jums nolasīt 3 Ojā Vāciešu dejoļus par Latviju, latviešiem un mīlestību. Rītausma. Mana mostošā zeme. Es šodienai piedzimdams, modos tajā brīdī, kad pamodies tu. Mana zaļganā zeme. Tu netici Dievam, bet rītausmu tavu es dzirdu kā pusbalsīju lūkšanu. No taviem ezeriem un manām lūpām,
kā dzīvības zīme, kā dvaša pret debesīm paceļas tvaiks. Vai ziema, vai vasara, pavasars, rudens, kā mātei ar dēlu mums vienāds un nemērāms laiks un nemērāms tuvums, kā gaisam un ūdenim. Kas salstot ledu un virojot liesmā, viss viens vienus ātomus jūt. Nekad es tev nebūšu miris, gan dzīva man būt tavam dēlam, gan mirušam vēlēnē būt. Viss viens kādā trasē vienmēr mani padzirdīs tavējais avos un brūces man izskalos spirts. Viss viens kādā galaktikā tu nevari būt mana province, jo nevar būt provinces sirds. Mana mostošā zeme, tu celies un manējos spārgus no apvāršana apvārsnī plēp. Mana zarganā zeme, mans sarkanais vulkāns, uz krātera malas, kam priecīgas zilītes sēd. Ko jums ap galvu dūdz domu dunduri, latvieši milži un latvieši punduri, latvieši vīri un latvieši pļunduri, aizdunas negaisa, duna aiz dundagas, šķīsts zibens asteres, košs zibens gundagas, kas jums šais negaisu pusstundās retajās acu un dvēceļu pagalmos mētājās. Vai jums kož narvos dīdošas spindzeles, latviešu spalvas un latviešu pindzeles, vai rakstīs, vai pindzeles? Bailes no krieviskā, bailes no vāciskā, mīņāšanās un blenšana lāciskā, kamēr nemirkst vēl naftā un tavatā dzer lāča dvēseli no spēka avota. Dzer savu medu, lai tev liepu nenocērt, dod citiem medu, lai tev bites nenomirst. Nenodzeramo mūžam nenodzert, nenocērtamo mūžam nenocirst. Visas pasaules puķes bez plūkšanas. Es tev vienīgai dāvinu. Tevi sargādams pāri kā lūkšana trakās pasaules debesīs stāvu, plaukstu zibenim pretī atvēris. Un ja pēkšņi no debesīm ēna krīt, tad tu zini, ka zibens ir satvērts un pie tevis tā nāvīgums nenāks un būs debesīs svinīgi tukšs. Baltos pelnos es nobiršu lēnām pāri pasaules puķiem bez plūkšanas. Lai skan dziesmu popūrīs. Neskaties, pusdienī neskaties, pulkstenis esi tu pats. Neskaties, atpakaļ neskaties, Zeme muļīja vai mots kāds. neskaties, pulkstenī neskaties, Laiks tagad savādāk iet. neskaties, atpakaļ neskaties, Durvis aiz tevis iet. Lielīs ar sudā varākiem, lejā reiz visus mūsāks. Pacēlies augstāk, par tevis svinīlām, līdo tu vari to draugs, grāmatas lielīs ar sudā varāks. Laikam kā rīcība, vēlēgu gadzeņām vēdera gās. Laikam tādai dienā silta no rītā vakarā saules. Laikam tādai laime, kurā kā vienā negaido klāt. Un laikam tādai dzīve, kurā pietrūks laika. Laikam vairāk laika nav, vēl ir jāpaspēj. Apkārt dienas saruni, laikam vairāk laika nav, dienas projām steig. Vēl pie darbiem labi ir jāpabeidz.
zili brīnumi dāvotiem, tici tam, ka ir laime, un tu kļūsi laimīgāks. Tici tam, ka ir mīla, zili brīnumi dāvotiem, tici tam, ka ir laime, un tu kļūsi laimīgāks. Pasaulē ir skaista, skaista, jābūt tikai saskatīt. Ko nevar redzēt šodien, ierodas tikai būs rīts. Ugālē ir skaista, skaista, otrs tāds nav nekur. Un šis skaistums mani nokot, ugālē bez tevis tur. Bet kas ir izcils skolotājs? Tā pamatā ir visaptveroša cilvēku mīlestība, atvērtība sabiedrības priekšā un cilvēku maziņa vai liela dziļa izprašana un smalkjūtība. Bet ārējās izpausmēs tā ir vienkāršība. Skolotājs ļoti labi pazīst savus skolēnus. Viņš šajā laikā ir sapratis vienu vienkāršu lietu. Viņi ķiķina, komentē, svaidās asprātībā. Ne jau tādēļ, ka viņi ir ļauni, bet gan tādēļ, ka viņi aug. Vēl mēs nezinām, kas grūtums, vēl mēs nezinām, kas sāpēs, vēl jau vēja ziedēšanā, vēl jau bites sanēšanā, tikai savu sirdi jūtam. Ieaug skolas vārtos liepa, solās saulē rokas liepa. Un mēs lasām, ka liepas rasā, it nekas jau nebūs veltīgs, neiegūts un nesasniegts. Aicinu piecelties visus absolventus, kuri šo skolu ir absolvējuši no 1995. gada līdz 2004. Paldies! Jums dejot sporta deju dejot. Jā, tie bijām mēs pirms 13 gadiem! Aplaus! Super! Bijām Laura, Alvis, vēl tie paši, tikai drusciņi tā kā pieaugušākie. Mana skola, mūsu skola, vieta, kur reizēm var paslēpties no ikdienas skaudruma, kur var atrast atbalstu un sapratni. Skola, kur ir skolotāji, kuriem var uzticēt savu sāpi un prieku. Mana skola, mūsu skola, mani klases biedri, mani draugi. Kopīgi pasākumi, ekskursijas un svētku brīži. Un skolotāji, kur ir kā mamma un tēva turpinājums.
dažam dzīvē vieglāk, citam grūtāk, būs vajadzīgs tavs spēks un mūsu spīts. Bet labo gaismu skolas gados gūto mēs paņemam uz visu mūžu līdzi. Aicinu piecelties un pamāt draudzīgus sveicienus visiem absolventiem no 2005. gada līdz 2015. Kāpēc man nav sarkans Mercedes? Dzied 2015. gada absolventi Aivis Krūmiņš, Maris Gradzens un Sandis Čemlers. Un deju kolektīvs palieciens, dejos deju mūžīgi laimīgi. Saki man, kāpēc neviens nespēj man dot. Vēl ko es vēlos šajā dzīvē iekārot. Nepieder man liels restorāns, nepieder man nekas no tā. Saki man tagad, kā to iegūt kā. Saki man, kāpēc neviens nespēj man dot. Vēl ko es vēlos šajā dzīvē iekārot. Nepieder man Floridā nams, nepieder man nekas no tā. Saki man tagad, kā to iegūt kā. Kāpēc man nav sarkans Mercedes, Rolex pulkstenis no zelta? Kāpēc man nav dzeltens aeroplāns, kurā tevi sēdināt? Saki man, kāpēc neviens nespēj man dot. Vēl ko es vēlos šajā vietā iemantot. Neesmu es akcionārs, nepieder man nekas no tā. Saki man tagad, kā to iegūt kā. Kāpēc man nav sarkans Mercedes, Rolex pulkstenis no zelta? Kāpēc man nav dzeltens aeroplāns, kurā tevi sēdināt? Rolex pulkstenis no zelta? Kāpēc man, kurā tevi sēdināt? Maza meitenīte solījās, mana būt. Maza meitenīte solījās, mana būt. Mūžīgi laicīgi, jo mana būsi. Mūžīgi laicīgi,
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, Tad skolotāji ir šī luktura gaisma. Ja skola ir templis, kas mieru dod, Tad skolotāji ir šī tempļa kolonas. Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēseli skolotāji. Mīļie absolventi, mīļie skolotāji, mūsu pasākums lēnām pēc nobeigumu, bet tas nobeigums arī jau noteikti nemaz nebūs tik īsts. Šajā brīdī es gribu teikt jums visiem milzīgi paldies, ka jūs atbraucāt uz savu skolu satikties. Atcerieties, pirms 5 gadiem salidojumā es jums solīju, ka salidojums būs pēc 5 gadiem. Savu solījumu esam pildījuši un esam laimīgi, ka tik kuplā pulkā jūs pieteicāties uz šiem skaistajiem satikšanās svētkiem. Šajā brīdī es gribu pateikt milzīgu paldies tiem direktoriem, kuri Ugāles vidusskolā ir strādājuši pirms manīm ar savu komandu, ar saviem skolotājiem, ar savu lielo skolēnu saimi, ar savu kuplo vecāku pulku un ir veidojuši skolu, lai mēs nākotnē viņu iesākto darbu varētu turpināt. Tā ir liela atbildība, liela uzdrīkstēšanās. Ir jābūt stipram cilvēkam, lai sēdētu un stāvētu tajā vietā. Un tāda spilgta direktore, kas ir palikusi prātā ļoti daudziem absolventiem, ir direktore Leontīna Sproģe. Nekas nav mainījies, jūs esat vajadzīga un būsiet vajadzīga. Un direktore savā jaunumā ir tik sprauna, tik enerģiska, interesējas par visu, kas notiek apkārt, un tas ir tiešām, apsveicami, lai jums ir daudz šodien pozitīvu emociju, un kā es jums teicu, vismaz pusgadu lēkāt uz vienas kājas, pusgadu pēc tam uz otras, un stiprināties no šī vakara, kurā jums būs atkal skaistas satikšanās, skaistas atmiņas, un mīļie, nāciet un runājiet ar savu direktoru, ar savu skolotāju, padalieties atmiņās, jo mums ir vienam otru jāmīl un vienam otram spēks jādod. Paldies! Paldies, mani mīļie! Šis brīdis man ir ļoti īpašs. Tas, ka redzēt, mani aizkustināja, jo tas koridors ar vien paliek šaurāks, īsāks. Un pirms 5 gadiem, kad direktora teica, ka pēc 5 gadu tikšanās būs, es tad domāju, kā, cik tas augšā būs nolēms, tikai būs. Un šodien atklāstīkojos ar jums, un es ļoti esmu laimīga. Jo skolas vēsturi taisa mēs, cilvēki un notikumi, kas apkārt. Un ja es tā paskatos uz jums un tiem ikdienas tiem saņemtiem sveicieniem un jaunām atpazīšanās reizēm, tas ir tas, kas dara mani stiprāku un laikam ļauj sagaidīt atkal un atkal šādas dienas. Man ir bijis tas gods, nedaudzi tādu nav, kur šī skolā tagadējā pirms 55 gadiem kopā ar Irvi priekšā vedu no šī nama visu skolas kolonnu ar armijas orķestri priekšā uz jauno skolu. Pirms tam gadi vecajā Kalnu skolā un mācītāju mūžā, kur skolotāji gāja ar karti padusē, ar kādu uzskat līdzekļu uz klasi, nevis tagad otrādi bērni iet uz kabinetu, kur labi kārtot. Laiks ir aizgājis.
Un tas ļoti steidzas un gribās viņu apturēt. Un gribās jaunajiem novēlēt, lai nesteidzaties, apstātoties. Visi priekšā vienmēr un sasniegsiet to gadu gaitā, bet nevis tūlīt un tagad dzīvojiet šam brīdim, tagad izbaudiet to. Un šodien, lai visiem atkal tāds jauks tikšanās prieks, tikšanās reize, kas iedvesmos jūs, turpmāk tāpat kā mani tagad un uz priekšu. Mīļie, vēlreiz es nolieku jūsu priekšā galvu un liels paldies, paldies jums! Igoram Bēcim. Un man bija tas gods pārņemt skolu savā pārziņā pēc ilgadēja vēstures skolotāja un direktora darba gaitām. Tas bija skolotājs Arnis Kubliņš. Viņam milzīgs paldies par daudzajiem darba gadiem, un šeit jūs esat arī daudz, esat viņa audzēkņi un arī kolēģi. Arī jūsu aplausus mēģināsim aiznest līdz viņam. Bet šajā brīdī gribas pateikt paldies tiem skolēniem, kuri pabeidzot šo skolu nav aizvēruši skolas durvis, bet ir palikuši savai skolai blakām, palikuši ar savu skolu un interesējas, kā mums iet, ko mums vajag, ko mēs daram. Un pagājušā gada decembrī bija zvans no skolotājas Leontīnas Stroģis, kad viņai ir zvanījusi mūsu skolas absolvente Aija Barča, un viņa skolai grib izkārtot naudiņu. Ar viņas svētību, ar viņas gādību šajā mācību gadā skolai ir iegādātas interaktīvais tāpeles modulis un projektors, un tas ir milzīgs atspējas šodienas mācību procesā. Un paldies jums, Aijas kundze!
ļoti daudzus gadus. Ir kāds cītīgs absolvents Aivars Štrauss, kurš palīdz bibliotekas pilnveidošanā un labiekārtošanā. Un viņš ir bieži iebrauc pie mums un sarunājās, un viņš, man liekas, ir viens no tiem absolventiem, kurš praktiski zina par visu, kas notiek mūsu skolā. Paldies, Aivar, un es ceru uz turpmāku sadarbību. Mācību gadu Ugāles vidusskolas skolēniem ir tā burvīgā iespēja saņemt pašvaldības stipendijas, bet 5 gadus Ugāles vidusskolas skolēni 2 reizes mācību gadā saņēma mūsu absolventa Andrija Aumaļa stipendijas. Paldies Andrijam Aumalim par nesautību un tiešām pašu skolēnu finansiālu atbalstīšanu. Un ļoti bīkli un negribīgi, ka piemin vārdu, es tomēr teicu, ka tā nevar darīt, kad par labo ir jārunā. Un tāds pieticīgs un kautrīgs ir Roberts Zvingulis, bet viņš šajā mācību gadā palīdzēja mums iegādāties Zēnu maitrības un tehnoloģiju kabinetam galdniecības instrumentus. Robert, es tevi ļoti lūdzu uz zāli, es redzu, ka tu esi vestibulā. Tad, kā tuvojas salidojums, tā pie mums uz skolu atlido viena zvaigzne. Tas ir Armands Sviķis, kurš salidojumā šogad nepiedalās, bet viņš vienmēr skolas salidojumus atbalsta un diezgan dāsni atbalsta. Paldies Armandam par šo te iespēju mums visiem arī būt kopā un atvieglot varbūt mūsu finansiālo situāciju, lai jums būtu pēc iespējas lētāk un ērtāk. Daudzus gadus Ugālē kā sadarbības partneris, jāsaka, Ugāles vidusskolē kā sadarbības partneris ir mūsu Edmunds Steinbergs, un arī viņš ir skolu materiālu atbalstījis, kad mēs vien esam viņu uzrunājuši. Paldies, Edmund! Vai ir kāds no ģimenes paldies? Un tad ir tā, ka gribas vienmēr tomēr teikt tos viedos vārdus, ka daram labas lietas, domājam labas domas, jo labais vienmēr atmaksājās. Labais vairo labo. Un tagad Ugāles vidusskolas skolotāji mums arī sūtīs muzikālu sveicienu. piecelties kājās tos skolotājus, kas ir atbraukuši šodien uz šo salidojumu. Un jūs, mīļie skolēni, vispirms, protams, skolotāji pelnījuši aplausus. Lūdzu, skolotāji,
Mēs viena daļa esam šeit, kas ir zālē, gan bijušie, gan tagadēji. Vidusskolā un pavisam liekas nesen, 5 gadus atpakaļ jau, kad mēs arī svinējām skolas jubileju, tad es teicu, ka Ugāle ir, protams, vislielākā skola un vislabākā. Un es domāju, šos 5 gadus nekas jau nav mainījies. Ir vislielākā un vislabākā, talantīgu, jauku cilvēku ir Ugālē. Un tas, protams, liecina par kaut kādu tādu labu darbu, labu sadarbību. Un jāsaka, ka visādi vēji jau ir pūtuši un šogad arī ir pūtuši. Tā kā droši vien pēc 5 gadiem atkal mēs tiksimies un tad mēs Ugāles skolu droši vien redzēsim jau drusciņu vēl labāku. Es domāju, ka mēs redzēsim ar jaunu sporta laukumu, redzēsim ar atjaunotu manēžu. Es ceru, kopīgi varētu kāds atmiņas stars risināt un lai mums viss jauks vakars šajā dienā. Labvakar visiem! Kā katra zīle ir piederīga ozolam, tā jūs, mīļie absolventi, skolotāji, visi skolas darbinieki un skolas atbalstītāji esat savējie un piederīgi Ugāles vidusskolai. Šodien svinot skolas jubileju vai dzimšanas dienu, tā ir brīnišķīga iespēja pateikt, cik labi, ka tu esi un ka mēs tevi mīlam, ne tikai cilvēkiem, bet arī savai skolai. Un domāju, šajā svētku reizē ir īstais brīdis man visu jūsu vārdā pateikt paldies skolotājiem par viņu prasmi, sniegt jums kvalitatīvas zināšanas, par viņu prasmi ieraudzīt jūsos talantus, par viņu prasmi būt cilvēciskiem, pareizai pažēlot un galvenais prast piedot. Un jums katram no absolventiem es vēlu, sakiet šovakar citām uzmundrinošas vārdus skolas kolektīvam. Es vēlu, lai jums vienmēr ir kāda radoša doma, kuru jūs gribētu piepildīt, un ja gadījumā savās pedagoģiskajās prasībās sastopaties ar kādām stingri aizvērtām durvīm, ar uzrakstu tālāk iet nedrīkst, tad vējiet šīs durvis droši vaļā, jo uz atvērtām durvīm nav redzams uzraksts, un jūs būsiet pa solim tuvāk savai iecerei. Jūs esat skola ar bagātu mācību, augstiem sasniegumiem, sporta sasniegumiem mākslinieckajā pašdarbībā, tad mans novēlējums būs tāds sportisks. Esiet vienota komanda, kur visi jūs esat pamata spēlētāji. Un atcerieties, ka dzīvē patiesi ir viena greznība uz pasaules, un tās ir cilvēku savstarpējās attiecības. Lai jums prieks par padarīto darbu
Un lai visiem šovakar patiesi jauks vakars. Sveicu jubilejā! Vārds Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai Nelēnai Vojnakai. Es tiešām priecājos jūs šodien sveikt visus Ugālē. Mēs Ugālnieki ļoti lepojamies ar savu pagastu. Un vēl mēs ļoti lepojamies ar savu skolu. Un tieši skola šovakar ir tā vieta, kas mums šeit visus vieno. Ir tāds teiciens. Mājas nav tā vieta, kur tu dzīvo, bet mājas ir tā vieta, kur tevi saprot. Šīs mājas raisa mums pozitīvas un jaukas emocijas. Visos, kas šeit mācījušies un mācījuši. Emocijas ir kā gaiputni, kas aizlido projām, bet vienmēr atgriežas atpakaļ mājās. Es domāju, ka šovakar par savu pirmo izlasīto grāmatu, par savu pirmo mīlestību, par savu pirmo vilšanos un citām pirmībām atcerēsies ik katrs kaut reizi. Un arī man, Ugāles vidusskolas laiks, ir bijis ļoti svarīgs dzīves pamatu veidošanās posms. Un tāpēc es gribu izmantot šo brīdi un pateikt lielu paldies savām klases audzinātājām Dzintrai, Hartmanai un Sarmītai Indriksonai. Svētkos, lai jums radošs, saskanīgs kolektīvs, kas strādā pie skolas kopīgo mērķu sasniegšanas, lai jums daudz audzēkņu, labklājība un izaugsme. Ugāles bibliotekas kolektīvs man ir pilnvarojis teikt šādus vārdus. Kad tevi iedvesmo liels mērķis vai kāds neparasts projekts, visas tavas domas pēkšņi atraisās, tavs prāts vairs nepazīst robežu, tava apziņa paplašinās visos virzienos, un tu atrodies jaunā, lielā, brīnišķīgā pasaulē. Snaudošie spēki, spējas un talanti atdzīvojas, un tu atklāji, ka esi kļuvis daudz varenāks, nekā jebkad esi uzdrīkstējies pat sapņot. Nu tā, lai jūs nepamet iedvesma un pietiek spēkam, lieliem mērķiem, iedrošināt arī savus audzēkļus. Šodien pārstāvu Ugāles mūzikas un mākslas skolu, un mēs gribam jūs novēlēt mirkļus, tos netveramos, tos izdzīvojamos, tos nepierakstāmos un neizstāstāmos, tos, kurus neplānojam, bet gaidām, tos, kuri neuzprasās, vien atnāk un atnās sajūtu, dzīvojam. Visi klātesošie. Man ir ļoti liels prieks, ka es arī varu piedalīties šajā pasākumā, un es visnotaļ pārstāvu to paudzi, kad Ugāles vidusskolā valdīja visnotaļ sportisks gars. Es varu teikt, augstākajā pakāpē. Un sportoja visi, jo pie skolas vadības stūres bija Leontīna Sproļa. Un sportoja visi, jo savādāk vispār nevarēja. Un tātad es esmu šīs skolas pilnīgs produkts. Tālvaldes Samītis, Vilnis Indriksons man ielika tādu bāzi, kad beidzot 8. klasi es trāpīju atspērienu dēlītim tā, kā aizlecu līdz Rīgai. Un 13 gadus startēju Auroras meistarkomandas sastāvā, kļuvu arī par PSRS sporta meistari. Un ko es vēl gribu pateikt, ka tajā laikā Ugāles vidusskolas sportisko vārdu zināja rajonā, tas ir pilnīgi noteikti, Republikā arī,
un arī plašajā Padomju Savienībā. Es ļoti gribu pateikt paldies par šo sportisko rūdījumu un gribu novēlēt kustību prieku visiem vienmēr, jebkurās tās izpausmēs. Paldies! Ir iespējams apsveikt arī virtuāli, un tieši tāds arī būs šis apsveikums. Lūdzu, video! Otrdien. Un kad tas salidojums ir vidusskola? Sestdien. Wow, beidzot ir ielūkums. Jā. Ko? Bērniņi, ko koncepcija jāizstrādā? Izstrādājot koncepciju, jā. Ugalēs vidusskolas skolāni, absolventi, tehniskie darbinieki. Šodien mums ir ļoti skaista un nozīmīga diena. 65 gadi. Daudz vai maz nav daudz. Skola ir kā mamma. Un mamma, viņa bērni paši skaisti un brīvi. Un tāpēc mums vēlējums, lai Ugāles kolēģiem ir tikpat daudz spēka, mīlestības un izturības, kā kārtīgai mēs mammai. Ir jūtības, pacietības un stīvības, kas arī ir nepieciešams visam mammai. Nu, lūk, to jums novēlu. Upes, Uzes un amances. kolektīvi. Bet mūsu dāma būs ar kurjeru. Viņš jau ir Kurjeru ienes dāvai. Varbūt ir vēl kāds cilvēks, kurš vēlas kādu vārdu teikt, kādi absolventi. Tad es aicinu uz skatuves pilnīgi visus svētku koncerta dalībniekus. Lūdzu. Paldies par skaistajiem apsveikumiem, par skaistajiem vēlējumiem, labu vēlējumiem un tādu pavisam labu vēlējumu, ka pēc 5 gadiem mums ir Ugāles vidusskola. Mēs vispār par to neesam domājuši, ka Ugāles vidusskola varētu nebūt. Tāpēc mēs esam šeit, lai sabiedrībai un pasaulē darītu zinām, mēs bijām, mēs esam un mēs būsim. Un šajā svētku koncertā piedalījās 17 absolventi. Viņi brauc uz mēģinājumiem, mēģināja slapjām mugurām bez balsīm, un es gribu tomēr šodien arī viņiem pateikt paldies par savu ieguldījumu skolas salidojuma veidošanā. Paldies Andrim Daņienko, Renātei Kalniņai, Laurai Leitei, Alvim Krūmiņam, Artai Amerei, Annijai Ronei, Monikai Žagarei, Santim Kemleram, Aivim Krūmiņam, Gatim Kādam, Marisam Grezenam, Jānim Ostrovskim, Daidai Pauzerei, Sigitai Graudiņai, Vitim Rikveram Zusteram, Santai Orei un Vinetai Pēcei. Un kā jau šodienas moto,
ir piederības sajūta. Ir svarīgi, kad es kādam esmu piesaistīts, ikvienam no mums ir būtiska piederības sajūta. Un jūs visi šovakar esat piederīgi Ugāles vidusskolai. Šajā naktī, kā vēl nekad, visu Ugāles vidusskola mirdzēs ar gaišām ugunīm. Visā Ugāles vidusskolā ņerbēs atmiņas, skanēs deju soļi, smiekli. Un tā līdz rīta gaismai. Un šajā naktī mums ir privilēģija to visu darīt par 1 stundu ilgāk, jo mēs pārgriezīsim pulksteni. Vai ne? Un mēs esam šovakar visi šeit, Ugālē. Mēs esam ugālnieki. Tur varu spēku veldzēties, pēc tālā ceļa atgriezies. Es esmu mājās, es esmu Ugālē. Par 5 vietām Ugālē mēs lepni stāstām pasaulē. Par mūsu dziesmām skanīgām, par mūsu priedēm varenām. Par skolas gadiem bijušiem, par skolotājiem brīnišķiem un arī, protams, par vīriem skolēniem. Es esmu Ugālnieks, es esmu Ugālnieks. Es vienmēr atgriežos, kaut esmu ceļinieks. Jo zinu, te ir manas mājas, un te es esmu lieks, te mani gaida, jo esmu Ugālnieks. Es esmu Ugālnieks, es esmu Ugālnieks. Es vienmēr atgriežos, kaut esmu ceļinieks. Jo zinu, te ir manas mājas, un te es esmu lieks, te mani gaida, jo esmu Ugālnieks. Daudz esmu vietu Latvijā, bet tikai viena vienīgā ir vieta pati skaistākā, un manai sirdī mīļākā, kur varu spēku veldzēties. Es esmu Ugālnieks, es esmu Ugālnieks. Es vienmēr atgriežos, kaut esmu ceļinieks. Jo zinu, te ir manas mājas, un es esmu Ugālnieks, es esmu Ugālnieks. Es vienmēr atgriežos, kaut esmu ceļinieks. Esmu Ugālnieks. Es esmu Ugālnieks, es esmu Ugālnieks. Jo zinu, te ir manas mājas, un te es esmu lieks, te mani gaida, jo esmu Ugālnieks. Te mani gaida, jo esmu Ugālnieks. Tur varu spēku veldzēties, pēc tālā ceļa atgriezies. Es esmu mājās, es esmu Ugālē. Par 5 vietām Ugālē mēs lepni stāstām pasaulē. Par mūsu dziesmām skanīgām, par mūsu priedēm varenām. Par skolas gadiem bijušiem, par skolotājiem brīnišķiem un arī, protams, par
vīriem skolēniem. Es esmu ugalnieks, es esmu ugalnieks. Es vienmēr apgriežos, kaut esmu ceļinieks, jo zinu, te ir manas mājas, un te es nesmu lieks, te mani gaida, jo esmu ugalnieks. Es esmu ugalnieks, es esmu ugalnieks. Es vienmēr apgriežos, kaut esmu ceļinieks, jo zinu, te ir manas mājas, un te es nesmu lieks, te mani gaida, jo esmu ugalnieks. Es esmu lietu Latvijā, bet tikai viena vienīgā, ir vieta pati skaistākā, un manai sirdī mīļākā, kur varu spēku vērtēt, te mani gaida, jo esmu ugalnieks. Te mani gaida, jo esmu ugalnieks. Zini, kaut ko